slavu, kungs. Halleluja, kungs. Pats uz sevi cerēdams es izniekošu dzīvi sev, bet uz tevi paļaujoties debes godu mantošu. Pats uz sevi cerēdams es izniekošu dzīvi sev, bet uz tevi paļaujoties debes godu mantošu. Gods augstīgam debesu ķēniņam, esmu tavs, es Jēzu. Gods augstīgam debesu ķēniņam, esmu tavs, es Jēzu. Pagodinu tevi, Jēzu, augšām cēlies esi tu. Tad nu lūdzu, dod man dzīvot ar tava gara vadību. Gods augstīgam debesu ķēniņam, esmu tavs, es Jēzu. Gods augstīgam debesu ķēniņam, esmu tavs, es Jēzu. Par spēku mani tev tu, debes bruņas dāvāju. Negribu es aiziet projām, mūža mājas neredzu. Ar spēku mani tev tu, debes bruņas dāvāju. Negribu es aiziet projām, mūža mājas neredzu. Gods augstīgam debesu ķēniņam, esmu tavs, es Jēzu. Gods augstīgam debesu ķēniņam, esmu tavs, es Jēzu.
Jēzu, gods augstībā, debesu ķēniņam. Esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu, gods augstībā, debesu ķēniņam. Esmu tavs, es Jēzu. Slavu tev, kungs, slavu visiem vajadzīga, tāda mīlestība. Visiem vajadzīga tāda žēlastība, kura atbrīvo. Glābējs viņam pieder vara, jo tikai viņš spējīgs glābt. Tikai viņš spējīgs glābt, uz mūžiem glābējs visām tautām. Viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Kāds es esmu, manas bailes kļūdas, un mani atbrīvo. Dzīvi savu dodu, vienu tevi rodu, visu atdodu es tev. Tikai viņš spējīgs glābt, uz mūžiem glābējs visām tautām. Viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Glābējs, viņam pieder vara, jo
tikai viņš spēj izglābt, tikai viņš spēj izglābt. Uz mūžiem glābējs visām tautām, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Glābējs viņam pieder vara, jo tikai viņš spēj izglābt, tikai viņš spēj izglābt. Uz mūžiem glābējs visām tautām, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Dzīvs, dzīvs, tu esi dzīvs. Tava gaisma cauri tumsai spīd. Mēs dziedam tavam godam, mūsu kungs un Dievs. Jēzu, tava gaisma cauri tumsai spīd. Mēs dziedam tavam godam, mūsu kungs un Dievs.
Kungs, mēs Tev pielūdzam šeit. Mēs Tev pielūdzam šeit, Kungs. Šeit ir cilvēki, kas pielūdz Tevi, Kungs. Mēs gaidām uz Tevi, Kungs. Mēs gaidām pēc Tevis, Kungs. Mīļais svētais gars nāc un piepildi šo telpu. Nāc un atveltēt vēsteli šeit. Mēs esam izslāpuši, Kungs. Mēs Tavs klātbūtnes, Kungs. Mums nevajag skaistu dziesmu, mums nevajag skaistu vārdu. Mums vajag Tevi, Jēzu, Tevi svētais gars šeit. Kungs, mums vajag Tevi, Kungs, mums vajag Tevi, Kungs, Tevi, Kungs. Kungs, mēs gribam nolikt visu malā, Kungs, lai iemantot Tevi, Kungs, lai iemantot Tavu tūmu, lai iemantot Tavu klātbūtni, Kungs, lai Tavs svētais gars piepildi, Kungs, katru šeit, katru, kas ir šeit, lai katrs piedzīvo Tavu klātbūtni, Tavu pieskārienu, Tavu brīnumaino mīlestību, kuru Tu izlaiž pār visiem, Kungs, bez mēra, Kungs, Jēzu, izlaiž savu mīlestību šeit. Savu Tev. pateikties ikvienam no jums, jo jūs mūs esat bagātīgi svētījuši. Jūs esat bagātīgi svētījuši Tēva ceļu, gan tiešā šo vietu, tiešā veidā, gan Tēva ceļu, ko mēs saprotam, kas ir Jēzus, kas arī ved cilvēkus tuvāk Tēva sirdī, plašākā nozīmē. Tiešām no visas sirds mēs pateicamies, ka jūs arī ar savām finansēm, ar savu naudu, ar savu roku darbu arī svētījat mūs. Mēs jums pateicamies. Mēs pateicamies, ka svētība tā ir kā fizikā ir šis nezūdošo trauku likums, ja, kad no viena otrā, tur nav šī pārtrauktā plūsma. Mēs saņemam šo svētību caur slavēšanu, caur pielūgsmu, tā ir svētība, liekas. To nevar nekādā veidā citur dabūt, kā tikai nākot pie Dieva ar atvērtām sirdīm, slavējot. Tāpat tas, ko jūs darat ar savu klātbūtni, nesot šeit, to arī nekādā veidā nevar citur un citādi. Un tāpēc mēs visi esam vienoti vienā garā, vienā mīlestībā uz mūsu kungu Jēzu Kristu. Aicinu arī, ja Dievs jūs uzrunā šajā mirklī, tad jūs varat arī mūs svētīt
par savām finansēm. Mēs jau iepriekš pateicamies un kopīgi slavējam mūsu kungu un Dievu, jo visa svētība ir no viņa. Amen. Debes Tēvs, es lūdzu svētī šo sirds lēmumu, mans Dievs. Svēti Tēvs, svēti individuāli Dievs, kungs un kolektīvu Tēvs. Es Tev ļoti lūdzu, svētī visā tajā bagātības apjomā, kā Tu esi paredzējis šodien, Dievs, kungs, un gatavo Dievs sirdis rītdienai. Gatavo sirdis rītdienai, Dievs, kungs, lai tās ir atvērts un paklausīgs, Dievs. Absolūti paderīgs un mīgs Tavā priekšā, lai Tu var darīt brīnumu, Dievs, kungs, lai Tu var darīt brīnumu pie katra mans Dievs. Es Tev ļoti lūdzu, iekšēji ārēji visādā veidā, Dievs. Vienkārši komplektē likteni, mans Dievs, komplektē likteni, Dievs, kungs. Liesam plaukt, ziedēt, smažot, iedancoties krāsās, mans Dievs, es Tev ļoti lūdzu. Padar, Dievs, kungs, mūsu garlaicību interesantu tādā veidā, ka Tu ienāc, Dievs, kungs, šīs garlaicības vidū un piesaki savas intereses, piesaki savu attieksmi, mans Dievs, piesaki savu dzīvības potenciālu, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Es Tev ļoti lūdzu, Dievs, iemet savu mīlestības atombūmu katra mūsu liktenes vidū, mans Dievs. Es Tev ļoti lūdzu, maini mūsu esamību, Dievs, kungs, maini mūsu patību, Dievs, kungs. Es Tev ļoti lūdzu, Jēzus vārdā, kungs, patiešām, Tēvs, izmaini mūs no iekšienes dziļi, Dievs, kungs, lai tas ir brīnums mums un brīnums citiem, Tēvs, es Tev ļoti lūdzu. Izdara mūs, Dievs, padara mūs par gudriem cilvēkiem, Dievs, padara mūs par gudriem, Dievs, es Tev ļoti lūdzu, lai mēs gudri uztvērt lietas šeit un tur, Tēvs, Jēzus vārdā. Es Tev ļoti lūdzu, kungs, lai mēs nebūtu klivi cilvēki, Dievs, kungs, bet patiešām ar veselām kājām, kungs, kas zina ceļu, kurā mēs esam aicināti, Dievs, kas pazīst to ceļu, kas mums ir staigājums, un tas esi Tu, Jēzus Kristus. Tas ir Tavs sirds ceļš, mans Dievs, tas ir Tavs virsiens, mans Dievs. Tā ir Tava atvērtība un pieeja, Dievs, mums, mans Dievs, paldies Tev. Tu savus bērnus tur stingri, Dievs, kungs, ar savu svēto roku, Dievs. Tu neļauj, Dievs, mums noplīst, mums kaut kur neceļot, Dievs. Tu katreiz pamudini un brīdini, Dievs, kungs, ka kaut kur ir aizšauts garām, Dievs. Paldies, kungs, ka Tu koriģē mūsu dzīvi, Dievs, kungs. Paldies, ka Tu, Dievs, kungs, patiešām nofokusē mūsu dzīvi uz saviem mērķiem, mans Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Paldies, Dievs, kungs, par šo spēcīgo ticību, kas nāk no Tevis. Paldies Tev par svēto garu, kas tic mūsos. Paldies par svēto garu, kas tic mūsos un ļauj mums dzīvot. Ļauj mums dzīvot, mans Dievs. Ļauj mums dzīvot uz visiem laikiem, mans Dievs. Uz visiem laikiem. Pat tad, kad laiks beigsies, mēs vienalga dzīvosim. Pat tad, kad laiks beigsies, mēs vienalga dzīvosim. Mums ir turpinājums, paldies, un tāpēc mūsu dzīve loģiski, mans Dievs. Mums ir turpinājums, Dievs, kungs, mēs esam iesākuši, un mēs arī beigsim pareizi, mans Dievs. Mums šis nobeigums esi Tu, Dievs. Tu esi tas, kas esi, mans Dievs. Vienmēr un visu laiku, Tēvs. Paldies Tev, Dievs. Paldies Tev. Paldies, ka Tu mūs esi ielicis un ieguldījis savā sirdī. Un tā ir droša lieta, mans Dievs. Paldies, ka mēs esam Tavā, Dievs, kungs, būtībā, Jēzus. Paldies Tev, Tēvs, par to Kristus vārdā. Gods un slavu Tev, gods un slavu Tev, gods un slavu Tev, gods un slavu. Izlai savu svēto lietu, Dievs, kungs, veldzē tūkstnes, Tēvs. Veldzē tūkstnes, mans Dievs. Veldzē tūkstnes, Dievs. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Paldies Tev, Jēzus, paldies. Piepilda svēto garu, piepilda svēto garu, piepilda svēto garu. O, halleluja. Gods Tev, 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 Tēvs. Kas tā ir par privilēģiju, Dievs, kungs, pateikties Tev par visu. Kas tā ir par privilēģiju godāt Tevi, Dievs, kungs. Kas tā ir par privilēģiju pacelt Tavu slavu, Dievs, kungs, augstāk par visu citu, Dievs.
paldies Tev, Tēvs, ka mēs esam tik privileģēti, Dievs, kungs, ka mēs esam karaliski ģimeni, mans Dievs, paldies Tev. Ar pazemīgām sirdīm, Tēvs, paldies Tev, Dievs. Halleluja, halleluja, halleluja. Es mūsu drošība, es mūsu spēks, es mūsu patvērums, es mūsu iedvesme, es mūsu uguns, mans Dievs. Es mūsu pārliecība, mans Dievs. Es mūsu sirds skaidrība, mans Dievs, patiešām. Esi Tu, Dievs, kungs, mūsu atklāsums un gudrības gars, Dievs. Dāvā mums no augšienes, Dievs, kungs, visu šo atvērtību, kas mums jāredz, Tēvs. Atver savu sirdi, mans Dievs, atver savu sirdi priekš mums, atver savu sirdi, Jēzu. Paldies Tev, Dievs, paldies Tev, Tēvs, paldies Tev. Paldies Tev, svētais. Paldies Tev, kungs. Paldies par durvīm, kas atvērtas. Paldies Tev, Jēzus. Paldies, paldies. Amen. Labdien, kas jūs te visi esat. Labdien tie, kas neesat. Vasar dara savu, Dievs dara savu. Vieni vasaras cilvēki, vieni Dievu cilvēki. Tādu stapi. Gan jau viņi tāpat nav atstāti, lai papriecājas, nav problēma. Kādam sapņu dārziņš, kādam vēl kaut kas, kādam varbūt jānosauļo balvās vietas. Lai nu būtu. Nepārmetīsim viņam neko. Ai, es nezinu, es tik daudz rakstu, tik daudz pētu un it kā atgriežos pie vienām tām pašām rakstu vietām, tās mums ir klasiski visiem zināms, mēs mums esam lasījuši, pārlasījuši un gadiem mēs viņus esam dzirdējuši un fiksējuši savās smadzenēs un tā tālāk. Es tikai brīnos, ka atkal tās pašas klasiskās rakstu vietas atver kaut ko jaunu, kaut ko līdz šim vēl nebijuši, kaut ko līdz šim neredzētu un nesaprastu un neuztvērtu. Un man vien liekas, tāpēc man liekas, ka šīs ja mēs esam pārliecināts, ka tās rakstvietas, kuras mēs zinām, varbūt pat no galvas, viņas nav garlaicīgas, ja mēs ieraugam tur kaut ko, kas tur ir apslēpts. Tās ir labas un sveitīgas lietas. Es tikai žēl, ka man, teiksim, visas līdšanies prediķi, es esmu ieskrējies un neesmu viņas beidzis. Un tagad, ja es mēģinu skatīties uz nākamo teiksim, jā, virzienu, un tad tas iepriekšējais ir atstāts, tā teikt, neizrunāts un nelīdzdalīts un tā tālāk un tā projām, bet nu labi. Mēs te runājam iepriekšā reizē par fobijām, par bailēm, par bijību un kā mēs viņus varētu, laikam, atsimredzot klasificēt un kā mēs viņus varētu, teiksim, saprast vai izprast kā pēc būtības un tad ko mēs runājam arī par grūtībām, jeb par spiedienu, kas ir mūsu dzīves dārzā, ja tā izteikties līdzībā ar ģedzemeni, kā tas bija Jēzum, tas arī neizrunāta tēma un tā tālāk, jā. Un šodien es arī gribētu vēlreiz pieskarties vienām lietām. Man tā palūdz, lai es padalos ar vārdu. Un kāds 6-7 vietas jaunā derībā ir tādas, kuras godīgi sakot, vienmēr skan jau 25 gadus manās ausīs kā diezgan liels bieds. Un tas tiek sludināts draudzēs, par to tiek lasīts grāmatā. Bet, ziniet, tas ir interesanti, kad atnāk tāds svētā gada, tāds atklāsums un skaidrības, tāds tu tie palagi tiek noņemt nost, un tu ieraugi faktiski, kas aiz tā burta stāv, burts nav saturs. Mīļie cilvēki, burts nav saturs, Bībeles burts nav saturs. Bībeles saturs ir Dieva sirds. Mums ir jāļauj sadzirdēt Dieva sirds caur tiem vārdiem, kas stāv rakstīti. Un bieži vien mēs laikam palaidžam garām šo te sirdi. Mēs kaut kādā veidā skatāmies uz skaudro burtu, un tas, godīgi sakot, izdara diezgan daudz pāri, ja ne ļauna Dieva cilvēkiem. Es vēlreiz saku, ka Dievs neoperē ar burtu, Dievs neoperē ar burtu, viņš neoperē ar Bībeles burtu, lai savestu mūsu dzīves kārtībā. Viņš to nedara. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš nenoslēpko no viena. Burts ir slepkava, un līdz ar to, ja viņš laiž vaļu slepkavam, tad, godīgi sakot, visa viņa draudz būs izvandīta lieta. Tā būs izvandīta lieta, līdz ko parādīsies te kaut kur slepkava, un tas pieteiks savus, kā saka, tiesības uz nezinu ko, tad es saprotu vienu lietu, vienīgais, ko mēs kā avis varam un spējam, tas ir klīst pa krūmiem. Laisties lapās, ko vien tik tiek, tāpēc, ka slepkava ir iznācis uz skatos. Un es saku vēlreiz, ja jūs lasīsiet burtu un ticēsiet burtam, tad jūs ticēsiet slepkavam. Un tas neko labi jums neradīs. Jūs ticēsiet slepkavu. Slepkavu jums neiedos pareizes padomus. Slepkavu jums nepalīdzēs. Burts ir bīstams, ja tas ir slepkavu un ja viņš nav atmodzināts un sakudzināts svētajā garā. Ir viena rakstu vieta, kas ir ļoti tādas svarīga. Es nezinu, vai es nonācu līdz tām lietām, par kurām es te gribu teikt. Viņas ir 6-7 apmēram tāds ļoti klasisks, kurām tā teikt,
Dieva tauta tiek iedzīta stūrī vai piedzīta pie sienas, tā teikt, un cauri viņi jūtās ļoti, ļoti vainīgi. Viņi jūtās ļoti, ļoti nepiemērotām prasībām, ko viņiem, tā teikt, met acīs burts. Un tad viņi saprot, ka tad beigās jau nonāk līdz tādiem secinājumiem, kas sāk lietot tādus terminus, kā es nabaga grēcinieks, kaut tu esi glābts un Jēzus dzīvo pašā tevī, vai ne? Tas tā. Man nācās saskaties tagad šitajās dienās ar cilvēkiem no brāļiem. Mīļi jau brāļi, nav par to runu, viņi raksta man tur ēpasts un tā tālāk, bet viņi no tradicionālās draudzes un atkal šie te grēcinieki. Atkal mēs tie grēcinieki, kaut viņi iet tā teikt pie altāra, viņi tur dara visu, ko faktiski baznīca tā teikt, viņi smudina darīt, bet visu laiku viņi netiek vaļā no tā vecā sprāgušā ēzē, kas visu laiku viņiem kladzina ausīs, ka viņi ir grēcinieki. Tā ir problēma, tā ir milzīga problēma, un tas ir brīnums, ka viņi vairāk tic savām izjūtām un paļaujās, teiksim, izjūtu viedoklim par sevi, nekā tas, ko, teiksim, Dieva dzīvais vārds var pateikt viņiem par to, vai tu esi grēcinieks vai neesi. Vienmēr sakot, 2. Timotejā 3, 15, 16, 17 ir tāds pāns, ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus. Es no mazām dienām viņš nezināju, es atgriezos ļoti vēlu, ja, pirms pensijas vecumā būdams. Kad no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt svētie raksti, kas spēj padarīt tev gudru, ka tu iegūsti pestīšanu ticībā, kas sakņojas Kristu Jēzu. Raksti kā tādi gudru tev nepadarīs. Tur faktiski tur rakstīts, ka mums ir, kad svētais gars tiek sauc par gudrības gāru. Un ja svētais gars nelieto rakstus savās interesēs un Dieva interesēs, es domāju, ka mēs gudrību arī tādā veidā neiegūsim. Rakstiem jābūt dzīviem, lai tie kaut ko iemācītu. Dzīvam jāmāc dzīvais. Un vārds ir dzīvs, viņš nekad nenoplok, viņš nekad nenomirst, ja tas nāk no dzīvā un tas tiek adresēts tavā sirdī, tad brīnums ir ar vārdu tādu, ka viņš visu laiku ir tāds dzīvdarītājs spēks, dzīvdarītājs lielums, jo viss pastāv vārdā un viņš to izdara. Te ir rakstīts 16. pantā, katrs Dieva iedvesmots raksts ir noderīgs konkrētām lietām. Tātad rakstiem ir jābūt Dieva atdzīvinātiem, rakstiem ir jābūt Dieva iedvesmotiem. Tas ir teopneuma, ja? Un man ļoti pārsteidz, klasiskā formā grieķu valodā pneuma nozīmē gars, vējš, gaiss, dvēsma, plūsma un tā tālāk. Bet es pavisam nesen izlasīju vienu komentāru grieķu valodas speciālistu, kas skaidri un gaiši pateica arī vēl vienu tādu papildinājumu. Tas man ļoti patika, ko es gadiem nezināju. Viņš pateica, ka tas arī nozīmē, ka Dievs iedvesmo rakstu, tā ir smarža un aromāts. Tā ir smarža un aromāts. Super! Ja tas smaržo, ja saprot vienu lietu, smaržas pievelk, vai ne tā, tās pietuvina, un mīlestība aicina tūmam. Dievs ir mīlestība, viņš aicina tūmam. Ja Dievs ir mīlestība un lieto rakstus, tad godīgi sakot, viņš distancēs mūs no sevis, ja, un mīlestība paliks nenotikusi. Mīlestība paliks nenotikusi. Mums jābūt mīlestības paspārnē, lai mīlestība mūs mainītu pēc savas līdzības, un lai mēs iegūtu mīlestības raksturu. Dieva iedvesmots raksts smaržo, viņš ir Dievs iedvesmo rakstus, tad viņš ir smaržos aromāts. Un viņš ir, lūk, šī te smarža kam? Noderīga mācībai, noderīga vainas pierādīšanai, labošanai un audzināšanai taisnībā. Lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs sagatavots katram labam darbam. Redziet, mēs vēl esam ceļā uz savu pilnību. Kaut gan mums saka viena lieta, ka lai mēs esam pilnīgi, un tur rakstīts, ka mīlestība ir tā pilnības saita, kas mums faktiski ļaut tiesības saukties par pilnīgiem cilvēkiem. Bet, protams, mēs atpalikam no tiem standartiem, kas ir Jēzum Kristum kā tādam. Viņš ir pati pilnība. Un ziniet, kas ir interesanti? Ja viņš kā pilnība būtu lepns, un viņš ir Dievs aicina mums salīdzināties ar viņu, un ja mēs nāktu pie šī tā lepnā Dieva, kas ir jau pirmā kārtām, tad viņš nebūtu pilnīgs, vai ne, viņš ir lepns, tā ir vienreiz. Bet, jebkurā gadījumā, jūs saprotiet, ja es nāku nepilnīgs cilvēks pie pašas pilnības, un ja viņi man sāk knabat, ja tā pilnība man sāk kaut ko pārmest, ja tā pilnība man sāk piekasīties pie lietām, kurām es apalieku, ja kurās es nespēju vilkt līdzi, tad godīgi sakot, atkal man nekas neizdosies. Es ir interesanti, Dievs mūs pieņem tiešām tādu, kādu mēs esam. Viņš mūs ir glābis pilnīgā bezcerībā, pilnīgā absolūtās dzīves sajukumā un pilnīgā bankrotā, un viņš ir pārcēlis tagad savā valstībā, lai kaut ko izdarītu ar mums. Un redziet, mūsu vienīgā atbildība ir pilnīgā Dievu viņam. Pilnīga un absolūtā Dievu viņam. Pārējais man neuztrauc. Pārējais man tiešām neuztrauc. Ja es atpalieku kaut kādās lietās, man tas personīgi neuztrauc. Un es jums pateikšu, kāpēc, bet tas vēlāk. Ir katrs Dieva iedvesmots raksts ir noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai un audzināšanai taisnībā. Lenija Tomsons skaidro šīs lietas lūkā, ja, ko nozīmē, ka Dievs iedvesmo raksts, lai tas būtu noderīgs manai mācībai. Man ir jāmācās. Es neko nejēdzu par debesīm, es neko nesaprotu, kā vispār Dievs elpo, domā un kā viņš rīkojās. Man ir jāmācās šito jauno dzīves kvalitāti.
Man viņi ir jāmācās, es nevaru savādāk, ja? Tāpēc, ka debesis dzīvos pavisam citā ritmā, debesim ir pavisam cits dzīvesveids. Tu pavisam savādāk notiek lietas, un tagad to visu, tā teikt, nolaist šeit uz šīs te zemes tavā dzīves epicentrā, tavā dzīves viducī. Tās tev ir jāapgūst, tev ir jāiemācās šīs te lietas. Bet tā ir pārākā dzīve, pārākā par to, kā dzīvo šī te pasaule. Un to nevar apturēt tevī, to nevar apturēt šīs pasaules spiediens, tūms, visāds intrigas, meli un tā tālāk, tāpēc, ka tu esi svētīts ar Dievu iedvesmotu mācību. Dievu iedvesmots raksts ir noderīgs mācībai. Tas, es te skatījos komentāri, te viņi tādi, ja, ka vienmēr sakot, komentārs ir grieķu valodā skaidrots tā, zināt un saprast, kā darbojas Dievs, kā jums tas patīk. Mums ir jāmācās zināt un saprast. Bieži vien mums nav saprat, mums ir daudz zināšanas, bet mums nav gudrības. Saprast, kā darbojās Dievs. Man tā liekas, ka bieži vien mums pasludina tāds deklarēts formulas, un tad mēs kļūstam par formulu vergiem, un atkal mēs esam kaut kur iestrēguši visā tajā lietā. Ja? Man ir žēl, ka bieži vien tiek citētas lietas bez sirds klātbūtnes, bez kaut kādas sirds loģikas tāda, kā piemīt Dievam. Tā ir skumja nots, un es saku vēlreiz, ja mēs intelektuāli mēģināsim skaidrot rakstus, godīgi sakot, mēs nesasniegsim to, ko gribam sasniegt, ja tas, kas būtu jāsasniegt. Intelekts nedara Dievu rakstu skaidrībā, absolūti ne, tam vajadzīgs ir dzīves gars, tam ir vajadzīga gara klātbūtne, lai mēs varētu saprast, kas tad galā slēpjās tajā burtā, ja tā var izteikties, tur iekšā dzīvi. Ja? Burts ir būtībā tikai sienais, kur stāv Dieva pērlis. Jā, paldies Dievam, ka Dievs izsit sienā caurums, tā teikt, kas saucās durvis, jau Dievs mums atslēgs, mēs varam iziet un ieraudzīt kaut ko. Nākamais Dieva iedvesmots, tieši Dieva iedvesmot smaržīgs raksts. Viņš ir ko? Vainas pierādīšanai. Interesanti, es tagad skrienu, man met tagad, kā saka, pārmetums. Man te sāk kritizēt un tiesāt tikai tāpēc, ka man ir kaut kāda vaina. Nu, tad ir tas mea culpa, mana vaina. Un jāapstājās visu laiku mana vaina. Ja tā vaina, tad ko tas līdz? Nekur jau tālāk tu te netiks un tā tālāk un tā projām. Nu, taču vajag būt kaut kādam brīvībai no tām vainas sajūtām un apziņām. Tulkojums. Tas nozīmē atbrīvot no kļūdainas mācības un domāšanas. Jau kā tas skan. Atbrīvot mūs no kļūdainas, vēlreiz, kā te bija kļūdainas mācības, jā, un domāšanas. Jo tas ir super. Lūk, kas ir Dieva iedvesmots raksts, tieši Dieva iedvesmots raksts, Dieva iedvesmota inspirācija tevī, vai vēl vairāk, ja tu esi kristīts svētajā garā, tas nozīmē to, ka svētais gars mutuļos pār tevi, ja vienkārši ies pāri par malām, un tas nozīmē to, ka tu vienkārši dzīvos, tev vienkārši plūdīs tā dzīvība, plūdīs tie dzīvie raksti, un ja tā ir dzīvība, kas plūst no tevis, tad tā dzīvība nenoslepko nevienu, ja? Nenoslepko nevienu. Burts varbūt ir dzīvs, bet viņš ir tikai dzīvs tāpēc, lai noslepkavot, ja? Bet Dievs ir dzīvs tikai tāpēc vien, lai glābtu, radītu un celtu, ja? Par ko ir runa? Es nezinu, nu labi, man gribās vēl tie paralēlo teksti paskatīties, ja? Tad redziet, ja Dieva iedvesmots raksts, nu super, ja tā paskaidro man, vai ne? Tas ir atbrīvot tevi no kļūdainas mācības un domāšanas, un es zinu vienu lietu, jūs atzīsiet patiesību un patiesību darīs tev brīvu. Patiesības atziņas līmenis nosaka tavu brīvības līmeni. Ja? Mēs te dzenam sātam pa labu un pa kreisi, es neesmu pret to, bet mēs viņu te futbolējam tur un tur, bet patiesībā mēs esam muļķi, ja? Es ļoti atvainojos. Es kādā aizvainoju. Nākās sadurties ar dīvainībām, jā, bet tāpēc, ka kaut kādā veidā šī te kaut kas nefunkcionē, te kaut kur kaut kas nefunkcionē, kaut kādā veidā kaut kas ir iestrēdzis. Nu jā, jūs zināt, ja, ka tā ir tāda prasmīga, teiksim, reliģijas tāda māka, ja, un viņi to operē ļoti tā sekmīgi un veiksmīgi. Un Jēzus pats ir farizējiem teicis Marka evaņģēlijas 7. nodaļā 13. pantā, viņš saka tā, iznīcinādam Dievu vārdu ar saviem likumiem, ko jūs esat iecēluši, ja, un daudz tādu lietu jūs darat. Es netaisos klausīties reliģijas balsī, es netaisos klausīties par tradīciju bagātajā balsī. Jā, jo mēs varam pašu tradīciju pārvērst par elku un būt atklāt sakot šīs tradīcijas vērgu, un tā ir skumjinots. Es neticu personīgi, ka Dievs tā teikt liek mums būt par tradīciju vērgiem un būt viņiem piederīgiem. Tas absolūti nav viņa interesēs. Tālāk tas ir domāts, ko Dieva iedvesmots raksts ir domāts labošanai. Un tas nozīmē to apgūt patiesību caur dziļu domāšanas procesu. Apgūt patiesību caur dziļu domāšanas procesu. Es nezinu, mans prātiņš ir sekls. Es zinu vienu lietu, kad tur ir rakstīts 1. korintiešiem 2. nodaļā, ka faktiski dziļumus var izzināt tikai gars. Tikai svētais gars zina Dieva dziļumus. Un tā arī cilvēkā dziļums zina tikai gars. Intelekts bieži vien netiek tam līdzi un arī netiek līdzi. Viņš tam nav domāts. Viņš nav domāts dziļumiem. Un tātad vienmēr sakot, apgūt patiesību caur dziļu domāšanu. Es saprotu to, ka Jēzus Kristus nosauc sev par patiesību, un patiesība ir personificēta Jēzu Kristu, un tā patiesība ir piemīts sirds, un tā patiesība saucās mīlestība.
Redziet, kas paliet. Un es zinu, ja lieta, ja tā ir mīlestība, tad godīgi sakot, man tas piesaistīs. Man šī patiesība piesaistīs. Man nebūs veikla, ka šī patiesība varbūt atseks manas nepilnības un tā. Viņš to darīs mīlestībā. Redz, kas ir interesanti. Un es gribu būt uzticīgs šajā mīlestībā, un es gribu klausīt mīlestībā. Es gribu būt, kā saka, sensitīvi ļoti jūtīgs attiecībā uz mīlestības balss, kā piemīt Dievam. Tālāk, ko mēs te redzam. Ka vienmēr sakot, Dieva iedvesmots raksts ir paredzēts arī audzināšanai taisnībā. Ja šitāds ir formulējums, es saprotu, ka var audzināt arī netaisni, ja, nepareizi. Protams, ja tu būsi apskaidrots cilvēks no Dieva, tad tu centīsies mācīt, ja ir skaidrot, ja audzināt, tā teikt, taisnībā, ja, tā kā tas atbilst Dieva gribai vai ir pēc viņa, kā saka, izpratnes un tā tālāk. Ja. Tam atkal ir vajadzīga pilnīgi svētā gara vadība un paļāvība, ka viņš to dara, ja, ka viņš to tevī ir ielicis. Ja. Un tas 17. pāns saka tā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Mēs bieži man tiem labiem darbiem te runājam. Ja, man patīk, kā Bills Džonsons laikam teica, viņš teica, ka, ja Kris Valtons neatceros viens no viņiem, ka viens sakot, tas, ka tie ir labi darbi, vēl nenozīmē to, ka tie ir no Dieva. Ja mēs kā humānisti sapratīsim labos darbus, un es domāju, tiem labiem darbiem ar to labo darbu tendence vienkārši baznīca piesārņot, ja? Piesārņot, ja? Un tad tiek jaukt iekšā cilvēki, ja mēģināt, kā saka, viņus tur ieraut iekšā, dariet labos darbus, un nezinu, kas. Te ir skaidri patiesi, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Ja es neesmu sagatavots katram labam darbam, ja, tad es būtībā neizdarīšu to darbu labi. Ja, neiznāks man nekādā veidā. Man jābūt sagatavošanas fāzē, man jābūt sagatavošanas tādā kaut kādā etapā, ja, lai viņš man gatavo labiem darbiem. Tāpēc nesteidzieties kalpot, ja, nesteidzieties kalpot, steidzieties nomirt. Ja. Ja es sapratu, ko es ar to domāju. Redziet, vēl kas ir, jā, cilvēki ļoti redz savas nepilnības. Es uzskatu, ka tā vietā, lai skatītos savām nepilnībām, ir jāskatās uz Dievu. Vērsiet savus domas uz augšu, to, kas labs, tur pilnīgs un tā par to vien domājat. Jā. Līdz, ko es sākšu vērst uzmanību uz sevi, tad godīgi sakot, es ieraudzīšu pilnīgi visādas tur nepilnības un visādas tur kaut kāds trūkums un nezinu, kas tur vēl. Un es paļaušu sev, tā teikt, sātanas spiedienam vai nosodījumam vai kā tālāk apsūdzēties, tad pļakstēs visu laiku man ausī vai nekā saka un teiks, ka es nekām nedaru. Jā. Man būtu jāatzina, ko Dieva, tiešām es Dievs neko nedaru, jā, tiešām, kāpēc tu man esi izglābsies nedaru, jā. Ziniet, kas ir interesanti, tāds rakstvietas ļoti daudz, bet 1. Tesaloniķiešiem 5:24 runā tādu vienu lietu. Jūsu aicinātājs ir uzticams, pat arī tad, kad jums reizēm klibota uzticība. Jūsu aicinātājs ir uzticams, un ieklausties tekstu otro daļu, jā. Viņš, ne jūs, viņš būs arī darītājs. Ja jūs neraudzīsieties uz sevi, bet raudzīsieties uz Jēzus Kristu, jūs aizmirsīsiet sevi, jā. Jūs aizmirsīsiet sevi. Ja mēs pārāk daudz nodarbojamies ar sevi, kur faktiski ne mans prāts, bet tavs prāts, lai notiek. Ja tas ir vissvarīgākais un būtiskākais. Mēs dzīvojam ar pilnīgi citu, kā saka, virzienu, citu izvērsumu nekā to dar pasauli. Pasauli skatās uz sevi, mums ir jāskatās uz to, kas viss ir radījis un devis, un faktiski ļaus mums tagad jaunā opietāli izteikties. Viņš būs arī darītājs. Paklausties, viņš dara lietas nevis uzreiz uz citiem ir izdarīts, jā, viņš dara viņas ļoti pakāpeniski un mierīgi. Viņš dara secīgi, ritmā, konkrētā tempā un tā tālāk. Un viņš lietas dara dziļi. Ja viņš dara dziļas lietas mūsos, tad tam ir vajadzīgs laiks. Lūk, kas ir pa lietu. Tam ir vajadzīgs laiks, ja, un tāpēc mums ir jābruņojas ar to pacietību, ko Dievs atkal attiecīgi mums dāvā. Mēs ir ilgpacietīgi un tā tālāk viss šīs lietas. Bet viņš būs arī darītājs. Ne tu, bet viņš. Tas uzreiz man atslogo. Tas man dod tādu brīvības sajūtu, jo viņš būs tas darītājs. Man atbildība ir atdot sev darītāju rokās. Dari tu, kungs, ko tu gribi. Es nevaru ar sevi tikt galā. Es neesmu tāds spēc. Ja, ja es tiktu ar sevi galā, tad es būtu Dievs. Ja es tiktu ar sevi galā, es būtu Dievs. Tas ir 100 punkti. Ja. Nebūs tāds lietas, viņš šitās, bet ziniet, kas paliek? Mana vaina, es tur grēcinieks un tā tālāk. Es jau saku vēlreiz tiem luterāņu brāļiem, es saku, mīļie cilvēki, jūs devalvējat ar šādām apliecībām Kristus asins, ja? Jūs gribat teikt, ka viņš ir nohaltūrējis pie krusta un tā tālāk, tas ir šausmas vienkārši, ja? Viņš būs arī darītājs. Faktiski, es varētu pateikt tā, kungs, es redzu kaut kādas nepilnības sevī, tātad tu jau nesi atbildība, kas man notiek, ne jau es. Man atbildība atdot tev savā rīcībā, ja? Un principā man sev nav ko pārmest, tāpēc, ka es ieraugu kaut kādas nepilnības viņa gaismā, ja? Viņš darbojās gaismā, viņš strādā perfekti kā pulkstenis un kā pulksteņa meistars un tā tālāk. Bet zināmā veidā, vai jūs varat pārmest tādā gadījumā Dievam, ka viņš kaut ko nav izdarījis jūsos? Tikai tāpēc, ka jūs atrodat kaut kādas nepilnības pie sevis. Redziet, kas paliek, man šāds secinājums, ja jūs man sapratat, ko es nu pat teicu. Man šāds secinājums liek samierināties ar manām nepilnībām. Man liekas, ka Šapiņš to teica pareizi, ka man ir miers ar manām nepilnībām. Miers ar manām nepilnībām. Beidziet knābāt sev. Tas nekādā veidā nedod ne pacēlu, ne radošu virzību uz priekšu, neko. Absolūti tas neko nedod. Tas neko nedod, pilnīgi un galīgi.
Tā ir absolūta bremze. Un tāpēc vēlreiz saka, mums faktiski kaut kādā veidā jābūt cilvēkiem ar pareizu fokus, pareizi, kā saka, motivētiem, pareizi nofokusētiem uz lietām, ja? Lai mēs faktiski vienkāršot to dzīves izjūtu, ko tā Dievs mums dāvā. Lai mēs kaut kādā veidā vienkāršot. Man ir tāds sajūta, ja, ka bieži vien mēs esam, protams, mēs esam tāds saudabīgs akis, ja? Un jūs zināt, ka Jēzus bija ļoti nogurs un viņš gāja tur samērēt pie akis un tā tālāk, viņam bija saruna dialogs un vispārējais. Un tie kristieši tādi divu aku veidi, kā es uzskatu, ir kristieši, kuriem tā teikt dziļi iekšā tur vērt mūžīgai dzīvei, tur tās lietas, ja, un tas ir viņa dzīve. Bet, ziniet, viņiem viena lieta pietrūks, viņiem neplūst pār pa malām, ja. Viņiem neplūst pār pa malām, un tā ir tā atšķirība, ja, kur es domāju, ka mums, principā plūst pār pa malām, ja neplūst, tad mēs brēcam, lai plūst, ne? Tā kā, nav problēma, mēs gribam, lai plūst pāri, ja, tāpēc, ka tā, ka plūst pāri, tas nozīmē to, ka tu apūdeņu apkārt ir esošo tūkstnes, ja. Tu kādu aizskara to svaidījumu, kādam tu ļauj veldzēties visā tajā lietā, ja. Bet, ziniet, ir tāda lieta, man tā liekas, ka šitas te akmeņkāls nebija tas akmeņkrāvuma speciālists Sātans, ja bēls, vai kā viņi tur nosauc, ja, vienalga, kā gribat, tas pretinieks, teiksim tā, ja. Tas tur nes, saproties, tos akmeņus ar to visu operējot ar vārdu, vai nekā saka, un padara vārdu smagu un metiet šo tajā akaru. Un mēs esam piemētāti ar akmeņiem. Mūsu dzīves ir smagas. Kaut kur jau tur iekšā tā glābšanas fakts kaut kur mums ir. Bet mēs esam piekrauti ar akmeņiem. Ziniet, kas par lietu, ja, ka faktiski Dievs, kā lai pasaka, viņš saka, ja viss, kas esat bēdīgi un grūti sirdīgi, nāciet pie manis, es jūs gribu atvieglināt. Viņš nav apgrūtinājums, viņš ir atvieglinājums. Viņš nav apgrūtinājums, viņš ir atvieglinājums. Jūs saprotiet, ja vārds atvieglina tavu dzīvi, vārdam ir jādod spārnus tavai dzīvei. Vārdam ir labi, varbūt vārds uzrakstīs konkrētas problēmas, kur ir neatrisinātās lietas, bet tas nozīmē to, ka Dieva nodoms ir darīt tam galvu un pārvērst tev brīnumā. Staigājošā, elpojošā, domājošā brīnumā. Es sev personīgi nepazīstu. Es varu runāt pilnīgi atbildīgi par to, ko es tagad stāstu. Tikai tāpēc vien, ka paldies Dievam pēc 10 gadiem Kristū, kas ir, kad es biju, ja, un beidzot pielicis, viss pietiek. Ja. Es netaisīšos būt labāks nekā spēju. Es vienkārši to nevaru. Ja. Es nevaru. Ja. Un es neesmu izdarījis neko, lai kļūt labāks, ja ne ar ko, ja tās visas pārmaiņas ir vienkārši Dieva brīnums. Es saku vēlreiz, mūsu atbildība ir atdot sev Dieva rīcībā, un tas ir vienīgā atbildība. Atdodiet sev pilnībā visu, un tad Dievs kaut ko sāks darīt. Un kā to darīt? Vienkārši pasludiniet, paplieciniet kungam, dodiet viņam tiesības rīkoties jūsu dzīvē tieši šādā formā un veidā. Tā kā vienmēr sakot, ja mēs runājam par tām smagām rakstu vietām jaunajā derībā, kas diezgan nomācoši skan bieži vien no katedras puses, ja, tad es teikšu tā, ja, skumji, ja, kad uz Jēzus Kristus svaidījums atbrīvot un palaist gūstekņus brīvībā, tad bieži vien tas vārds skan tā, ka tas brīvībā nepalaiž. Tas brīvībā nepalaiž. Jūs atzīsiet patiesību un patiesību darīs uz brīvus, un es klausos, un brīvība tu nav. Tu taisn otrādi tiek saslēgts viss, jau tiek vēl vairāk, un cilvēki jūtās vainīgi, un tad apzinoties to, ka viņi tik vainīgi, viņi nāk pie Dieva tagad sūdzēt savas nepilnības. Nevis iedvesmot, ja kungs, es gribu vēl vairāk kaut kāds pārmaiņas, jā, es zinu savas nepilnības, un tā tālāk es zinu savus grēkus, bet tu es tiks tavām svētiem asinīm, tu man nepārmet, tāpēc, ka es esmu godīgs savās atziņās attiecībā pret tevi. Ja izsūdzēsim grēkus, viņš ir uzticīgs un taisnīgs, viņš mums piedod tās lietas. Un tā tālāk un tā projām. Tā kā tāpēc es to ievadu te tā, kā saka, te penterē iekšā, ieskrienās, vai kā tam līdzīgi. Zinat, jūs to rakstu vietu zinat, bet es teikšu tā, es vēl gribu iedot tādas atziņas graudus, kā man šķiet, un tad varbūt papildināsim šīs lietas, ja. Tas kungs ir gars, ja, mums ar to jātiek skaidrībā, ja. Tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība, redz, kur ir brīnišķīgi. Tā lieta, mēs jau esam to zinājuši un dzirdējuši, kad es esmu apgalvojuši šīs lietas, kas svētais gars, kur ir kungs, tur ir brīvība, nevis spiediens. Ja? Viņš ar spiedienu neko nepanāk. Ja? Viņš panāk ar iedvesmu, ja? Un tā ir tā svarīgākā atziņa šajā tekstā. Mēs visi atsektām sejām, tātad godīgi atklāt bez bailēm, spoguļamies tā kunga spožumā, neslēpjoties tātad. Ja? Un mēs tādā brīdī topam pārvērst viņa paša līdzībā, tas nebūtu pareizi oriģinālai tēlā, ja? Tas nozīmē pēc viņa būtības. Mēs tiekam pārvērst viņa būtībā. Tāds, kāds ir viņš, tādi esam mēs šajā pasaulē, kā to saka Jāņa 4. Ja? Tas ir 1. Jāņa 4. Tā kā viņš skatās dziļi uz mūsu būtību, viņš tur iet iekšā savu raksturību, attīst savu raksturu mūsos, ja tā var izteikties, liek tam uzplaut un izvērsties plašumā. Ja? Tātad, tur rakstīs tā, ja, ka vienmēr sakot, mēs visi atsektām sejām, spoguļamies tā kunga spožumā un topam pārvērst viņa paša tēlā no spožuma uz spožumu. To dara nevis tu, bet tā kunga gars. Tā kunga gars tevi pārvērš. Svētais gars ir tik radošs, tik spēcīgs, tik interesants un tik, ja, ka tu vienkārši sevi nepazīst. Tas meistars tiks, vienkārši tas galvenais te dar kaut ko ar tavu templi. Ja.
Lūk, ir tā kā jāsaka, ziniet, kad mums runā par to Bībeli, es par to iepriekšo reizi arī te runāju, tā Bībeli, tas ir daudz formulēm, daudz atziņas par Bībeli un tā tālāk. Es saku vēlreiz, mums jābīstās pareizi, mums jābījās pareizi. Mēs nevaram bīties Dievu tā, kā mēs bīstamies tumsus. Mēs nevaram bīties gaismu tā, kā mēs bīstamies tumsus. Mēs nevaram bīties gaismu tā, kā mēs bīstamies tumsus. Tās ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Ja tumsa piedēļ un paralizē, tad gaisma atbrīvo un dod spārnes, un rauz augšu, ja tā var izteikties. Un tāpēc es bijājos, ka tik kaut kā, ja man tā ir pietā, tas es to gribu, es to vēlos, es nevaru bez kā, es bīstos tev labā nozīmē. Tā ir godbība, tā ir cieņa, tā ir pietāt. Ja? Tā vietā, lai baidītos tums, mums ir jābīstās gaisma, mīļie cilvēki. Tā vietā, lai bītos tums, mums ir jābīstās gaisma. Ja tu bīsies gaisma, tu nebīsies tums, un tas ir āmen un punkts uz vietas. Ja? Pa ko iet runa? Ja? Jums ir bailes staigāt pa mežu naktī, es nezinu, jums ir bailes kur vēl kaut kur, jā, es nezinu, peldēt pāri jūrai vai kā. Vieniem pašiem pie tām, jā. Nu tad es jau teicu, mēs nevaram baidīties tums tā kā bīstamies gaismu. Ziniet, man jābīstā šis vārds ir pareizi. Man jābijājās šis vārds ir pareizi. Man viņš ir jābijājās pareizi. Man viņš ir jābijājās pareizi. Ja es lasīšu burtā un viņš man iedzīs paralizējošas bailes, tas man neko nedos, jā. Es tik nopūšu ar visiem šitiem te smagumiem, ar savām nepilnības apziņām tā tālāk. Vai tiešām Dievs ir ieinteresēts visu laiku dot man atklāsmi par savām nepilnībām, jeb viņš man labāk iedos atklāsmi par savu pilnību, lai es faktiski tapu tāds virzienā uz to, ja? Ja tu, protams, esi slāpstošs cilvēks, es te runāju uz tādiem kristiešiem, kas ir slāpstoši, kas vēlās, kas āls, kas grib tādas lietas, ja? Es nerunāju te par tādiem tradicionāliem vai tādiem kristiešiem, kas, kā saka, reiz tur kaut kur tur, ja? Es runāju par cilvēkiem, kas dzīvo Dievam. Vēl viena lieta, ja, sakot, to dara tā kunga gars, un tāpēc te ir tāds papildinājums, ja, gaismu nav iespējams bīties pareizi, ja mums netiek dotas spējas to darīt svētajā garā. Viņš saucās bības gars. Svētais gars saucās bības gars, ja, un es teicu vēlreiz, ka viņš ir labi patīkams smaržs. Mēs atkal ar garu sastopamies kā ar smaržu. Kad Dieva bība ir smaržs Dieva priekšā, smaržs, atkal ir smaržs, atkal kaut kas pievilcīgs, atkal kaut kas, ja. Es te staigāju par tām ielām, te kaifojam, mēs ar Anīti arī, vai nekā saka, staigājam, kaifojam par tiem visiem paukumiem, kas te ir. Anglijā nekas nesmaržo, Īrijā nekas nesmaržo, tur ir baigais mitrums, vai ne? Un tā tālāk, jā, bet šitien smaržs vienkārši tev sit gar zemi, jā. Es tikai bāžu degunu tur visās vietās, jo skatos tikai, lai bits tur nav kaut kāda noslēpusies, vai ne? Tad es būšu ar šitādu gurķi te priekšā jums. Nu foršas tās smaržas. Man tur loga priekšā ir ieva, tad ir, kas tur vēl ir, kas ir kastaņas, jau tad cēriņi tur vesela rinda, tur jasmīni tulīties augšā, mežrozītes jau te, teiksim, jau spērās ārā un tā tālāk. Nu, fantastisks smaržas, ja. Es domāju, ka debesis ir absolūti smaržojošs, ja, tur ir patīkam, ja. Labi, es nepāriešu uz to, kas ir pretpols smaržai, jā, tad man sāks apbaltēt. Jāsakot, Dieva vārds ir jābīstas Dieva gara ietekmē, nevis stumzas gara ietekmē. Atkārtošu vēlreiz, Dieva vārds ir jābīstās Dieva gara ietekmē, nevis stumzas gara ietekmē. Ja mēs bīstamies, tur galīgs rakstīs ir tāda lieta, ka patiesība ir sastāv no patiesības vārda un patiesības gara. Ja? Patiesības gara, jūs atzīsiet patiesības gara, patiesības vārda, patiešām patiesības. Tad tas varīs uz brīvu. Nu vēlreiz, bība nevar tev saslēgt rokdzelšos, Dieva bība tev atbrīvo, mīļie cilvēki, atbrīvo. Tas tā nevar būt savādāk, es to neredzu. Radošai darbībai vajag brīvību, celtniecībai vajag brīvību. Jūs saprotiet, visam tam, kas ir vajadzīga brīvība maksimāli. Es jau teicu atkārtošu vēlreiz, tad, kad mēs sakam, ka cauri šaušas tas ceļš, kas aiziet uz dzīvību. Jesajā saka, Jēzus Kristus pravietos ir plats ceļš, plats, milzīgs brīvs ceļš, ka tu nevar nomaldīties neviens. Viņš ir tik plats, ka pietiek viens visiem. Šaurs viņš ir tavai miesai. Šaurs viņš ir tavai miesai. Tas tur vienkārši tev tā iedzens stūrī, ka viņam saka, tā miesa neiet ne pa labi, ne pa kreisi. Tāpēc ir lūk, jā. Miesa jau vēlās tā teikt nokāpt no tā ceļa un aiziet kaut kur grāvjos un tā tālāk. Nu, tad ko tad, vai ne? Šaurs ceļš, tiekš miesas. Labi. Vēl viena tāda atziņa. Nepareizi inspirēta, iedvesmota bība rada nepareizu attieksmi pret rakstiem, ja gribat pret Dieva vārdu. Nepareizi inspirēta bība rada nepareizu attieksmi pret rakstiem, tas ir Dieva vārdu. Ja Sātans nav mans skolotājs, viņš nevar pat ar bībeli rokās, viņš stāvēja tur uz tempeļa jumta un citēja viņam tā teikt, Jēzum, kā saka, viņa pašu teikto, vai ne? Bet Sātans nav mans rabijs. Sātans nav mans rabijs pat tad, ka viņš varbūt izskatīsies pa gaismas eņģeli un turēs bībeli rokās, ja? Un te man kaut ko mēģinās iečukstēt, ja? Mums ir jāatpazīst balss, mums ir šīs lietas ļoti labi jāsaprot, un tas, protams, vajadzīgi zināt pieredzi, jā, būs kļūdas, nepārprotam, jā, bet tāpat laikā. Nākamais. Un tas ir āmen. Dievbība ir vienā drosmē pret Sātanu. Dievbība ir vienā drosmē pret Sātanu. Ja es bīšos Dievu, tad es nebīšos šito te tēmu.
Nu, viņš ir ķēms, piedodiet, viņš ir ķēms, jā, nu, nedrīkst, nu, es nezinu, nu, viņš ir tik pretīgs, ka, nu, paskatieties šausmu filmas, un tad jūs pārliecināsies paši, ja jums viņas patīk, nu, Dievs pasaka. Nu jā, tātad bīties gaismu nozīmē nebīties tums, tā ir pareizi izvēle. Un to es teicu, Dievs nav jābīstas kā tums, tā bība gūsta visu radošo potenciālu, ko Dievs mūsos ir ielicis. Dievs nav jābīstas kā tums, tā bība gūsta visu radošo potenciālu, ko Dievs mūsos ir ielicis. Nu, tad vēl viens tāds precizējums. Es nezinu, es saprotu atkal un atkal mēs atkārtosim tos pašus pānus, bet es saprotu vienu lietu, kaut kur lasīju, varbūt kļūdos, bet atceros tā, ka viena lieta ir jāatkārto 27 reizes, lai tā palikt tavējā, ja? Tā kā 21? Nu, labi, nestrīdēšos, lai notiek, jā, nu, tad lai notiek, bet es lasīju jūs, lai būtu, jā. Kungs, es viņiem piedodu, cenšos. Viņi te strīdēsies amāk. Es neesmu pārliecināts, bet nu tā pienāk kaut kāds cilvēks. Labi, 21. Jā, mans iespējas sašaurinās, līdz ar to, es domāju, te varēšu 27 reizes atkārtot, bet nekā tikai 21. Jā. Nu labi, pusgadām pietiks. Tā, kur mēs paliekam? Dievs mums ir darījis spējīgus, ne tu, bet viņš, kalpot. Kam tad? Jaunai derībai. Viņš dara mūs spējīgs kalpot burtam. Es brīnos, ka cilvēki saucās Dievu cilvēku, viņi kalpo burtam tā kā pamaz neliekās. Kalpo burtam, vienkārši kalpo burtam, pat kapiteri kalpo burtam. Kalpo burtam, priekš kam tev to darīt? Burti te visu, ko saka, ja? Ziniet, kas ir interesanti, ja gribat, ja jūs neticat, ka burts ir slepkava, tad rakstīts tā, ja tavu roku apgrēkos, tad kas ar to jāizdara, ja? Kļūpts un nost, vai ne? Ja tavu acs kaut kur ne tā ir pašķielējusi, ja rausim ārā, ja? Tur karotīts stāv, vienam brālim būs svaidījums kalpot tādu karotītiem šķeprē tādā visas acs. Būs tur tādi svētie ciklopi, ja? Šausmas, ja vienkārši ārprāts, es nezinu, bet burts stāv taču rakstīts, ne taču uz priekšu stāv taču rakstīts, atspries uz šito tā lietu, ja? Es tev nošaušu, pirms tu būs man pietuvojies, ja? Palausies, ja? Man nevajag šitāds murgus, ja, bet stāv rakstīts. Nu, protams, ka stāv rakstīts, varbūt no sākuma nomazgā man kājas un tad cētums nost, ja? Es nezinu. Ai. Pēc kam tev mazgāt manas kājas, ka es pats viņas var nomazgāt? Es ļoti atvainojos, jā. Mēs nedzīvojam viduslaikos, ne, bet tajos laikos tur toreiz, ne? Tā ir atkal atsevišķa tēma par kāju mazgāšanu un susināšanu, ja? Kāpēc mums vajadzīgs ir savas kājas un tā tālāk un tā projām. Mēs nomazgājam, bet nu labi. Dievs mums ir darījis spējīgs kalpot jaunai derībai, ne burtām. Burts nokauj, es negribu būt kilers, mīļie cilvēki, bet gars dara. Gars dara dzīvi. Atkal mēs redzam, ka mums ir dzīvdarītājs gars, ja mēs dzīvojam garā, gars kaut ko dara. Viņš kaut ko tur sintezē, viņš kaut ko tur ceļ, viņš kaut ko tur labo, viņš iekārtos sev ērtu mājvietu, kas saucamies mēs. Mēs esam Dieva templis, kas saucās svēts, nevis grēcīgs, ja? Es tam brālim gan teicu, varbūt, ka tavs sienas ir netīrs un ieplaisājuši, bet ieskaties saturā, ja tev galvas aizies riņķī, vai ne? Ieskaties, kas tur ir iekšā, ja? Ja Dievs mums nedod atbilstošas spējas darīt Dievu prātu, mēs nevaram kalpot, lai tas notiktu. Ja Dievs nedod mums atbilstošas spējas darīt Dievu prātu, mēs nevaram kalpot, lai tas notiktu. Skaidrs ir viens, ja, ka mūsu kalpoši mēs neesam tiesību nevienu nokaut. Ja Dievs glāb un pārceļ mūs no nāves dzīvībā, tad godīgi sakot, kāpēc tas būtu vēlreiz jānokauj, ja? Es to nesaprotu, ja, ar to burtu un tā tālāk, jo burts ir milzīgās bremzes, milzīgs bremzes, viņš bremzē gaitu, viņš bremzē visu, ja? Viņš bremzē visu. Un ja mūsu prāts ir piesārņots ar burtu kaut kādiem jēdzieniem un tā tālāk, ja mēs saprotam vārdu burtiski, tad godīgi sakot, no arī traki, ja. Vārds var būt arī burtiski, bet viņam jābūt dzīvam. Jebkurā gadījumā viņam jābūt dzīvam. Tā Bībelē ir jāelpo, ja viņi neelpo, tad tā ir tikai tāda lasāmviela, kas garlaiko. Viņi drausmīgi garlaicīgi grāmati ir. Es pateikšu atkal un atkal. Nu, nekas nav tik garlaicīgs kā Bībele. Es teikšu godīgi, nav nekas tik garlaicīgs. Ja, ja mēs nelasām kopā ar Dievu, tad godīgi sakot, man garlaicīgi man vienkārši nokauj. Ja. Tā nedrīkst runāt. Kāpēc? Nu, tā ir patiesība, ko es pie sevis atzīmes. Nu.
Tad mūsu kalpošana nedrīkst nokaut. Tas ir nomākt kādu, nospiest sevi citus, ja? Uzspiest kādam, biedēt, radīt mazvērtības sajūtu citos, justies nepilnīgiem, vainīgiem, grēcīgiem. Mēs jau runājam par to, kāda ir Dieva mīlestība darbībā. Kāda ir Dieva mīlestība darbībā? Mīlestība redz tik dziļi, ja, ka viņi redz katrā cilvēkā, ja tic katra pašam labākajam katrā cilvēkā. Ja? Un to vajag tā teikt aktivizēt, un tās ir lietas, ja mēs esam mīlestības aicināti. Ja? Restīvi, Dievs nedos tev nogalinošu svaidījumu, ja, kas nogalina pareizi sapratni par Dievu. Viņš tev nedos nogalinošu svaidījumu. Šitie te nepārtraukties strīdi, ja, kad es nedomāju, ka Dievs dos svaidījumu, teiksim, mācīt cilvēkus Dievu tautu, ka nav šodien kristības svētajā garā, ka nav šodien mēlēs lūkšanas un tā tālāk, ja, ka nav ļauno garu izdzīšanas vai vēl kaut kāds, ka nav dziedināšanas, ja, ka nav 10. tiesas. Es domāju, tādām muļķībām faktiski Dievs nedos ne svaidījumu, neko. Tas būs burts, kas tiks izplatīts, un tad varbūt cilvēks tam noticēs. Nu, ja tu tīc burtam, tad tu tīc kam, ja? Tu tīc killeram, ja? Mūsu uzdevums, un es domāju, tas prasa arī zinām tādu varbūt garīgu izaugsmu, nebaidieties no kļūdām, ja mēs esam visi mācekļi, mēs, protams, kļūdīsimies, bet lūkas, ja, mūsu tāds gala rezultāts ir, mūsu uzdevums ir būt tādiem ļoti jūtīgiem un sensitīviem, izējot no pieredzes, izējot kā tas mūsu attiecībās ar Dievu un tā tālāk, būt sensitīviem, atšķirt, kad runā gars un kad burts. Būt sensitīviem atšķirt, kad runā gars un kad runā burts. Kas tiek pasludināts šī gadījumā? Mums ir jāatšķir vienu no otru, lai saprastu, kurā ieklausīties un kuram ticēt. Ir svarīgi saprast, kam paklausīt un kam sekot, burtam vai garam. Nu, atkal un atkal. Ja Dieva bērnus vada Dieva gars, un mēs to zinām no romiešiem vēstulē apgalvojam, ja, ka viss, kas ir Dieva bērni, Dieva gar vadīti, mēs esam Dieva gar vadīti. Ja Dieva bērns vada Dieva gars visā, absolūti visā, kas ir dzīve, ja Dieva bērns vada Dieva gars, tad tos nedrīkst vadīt Dieva vārdu burts. Nu, nedrīkst, jā. Vārda burts ir bandīts, kas Dieva cilvēks aizlien prom no ceļa, pa kuru iet no šim ceļam aicinātiem. Nu jā, neceļā nonākušie viņi sastopas kaut kas saucās burts, un tad sākās tur visādas problēmas. Es tūlīt beigšu. Ja ticam burtam, tad ticam par šo lietu. Ja ticam burtam, tad ticam slepkavam, kas pievina. Ja ticam slepkavam, tad nevilši sākam pildīt slepkavas gribu. Man tas bišķiņ pat šokē, teikšu šodien tā pārdomājot arī nevakar. Ja ticam burtam, tad ticam slepkavam. Redziet, kas paliek Dieva gars, būdams ticības gars, nekad nedos tev ticību ticēt burtam. Nekad. Nekad. Tev nav jātic burtam, tev jātic Jēzum. Tas ir pavisam viņš ir dzīvais Dieva vārds. Ja? Ja ticam burtam, tad ticam slepkavam, kas pievina. Ja ticam slepkavam, tad nevilši sākam pildīt slepkavas gribu. Tas mēs sākam nokaut Dieva gribu un darbu cilvēkos. Ja? Bet pavēle ir bauslīga, tev nebūs nokaut. Ja? Un vēl viena tāda atziņa, kas ir pa burti ļoti daudz, man tur visāds atziņas, tikai tas tāds vēlreiz tāds varbūt svaigs pārdomājums bišķītiņi. Nav jēgas, mēs bieži vien apliecinām ticību, un tā mēs to burtu tur viļājam pa labu un pa kreisi, un tad viņu skandinām un tā tālāk, jā, un tad mēģinām tur, kā saka, sataustīt, vai ticība ir radusies vai nē. Nav jēgas apliecināt burtu, ja viņš nav interesēts, lai mēs dzīvot, jā. Nav vērts, jā. Nav jēgas apliecināt burtu, lai citētu tam, ko tas apgalvo, jā. Burts ticību nerada, mīļie cilvēki, jā. Nerada burts ticību. Nav, slepkavu nerada ticību, viņš negribētu to dzīvot, ja viņš noslepko. Burts ticību nerada, tas to nokauj. Burta ticībā nav iespējams dzīvot taisnēm. No ticības taisnēs dzīvos. Te ir runa pavisam par citu ticības kategoriju, un tā ir dievišķā kategorija. Mums ir jātic dievišķā līmenī, Dievu dotā iespējās un tā tālāk, nevis tur kaut kā tur, ja. Tā, nu labi. Man nav vairs daudz laika. Varbūt daram šitā te labi iedošam šitās te divas rakstvietas, varbūt viņas būtu bišķiņ tā kā piemirstas, bet ir vēl asāks, jā, nē, nu tās arī pietiekam asas, bet, nu, tā pirmā mīlestība un tā tālāk, un viši tie momenti, rendens un augsts un karsts, un šitie visi momenti. Bet lūk, šito es gribētu tad nolasīt. Ebrejiem, divas rakstvietas Ebrejiem. 6. nodaļa. Un tā ir viena. Redziet, tādā brīdī, kad cilvēks ir vainīgs un viņš jūtās visu laiku vainas apziņā, viņš izsūdzēs savus grēkus, bet viņš vienalga cīnās ar šo vainas apziņu. Tur jau Pēterī teica pat šitās te moments, ja, ka faktiski lūk, kas ir pa lietu. Tūlīt. Ka vienot sakot, Dievs, ja esi nogājis un sludinājis gariem cietumā, kas kādreiz bija nepaklausīgi, ka Dieva pacietība nogaidīja Noās dienās.
ka taisīs šķirt, kurā izglābās nedaudz, prot, 8 dvēseles caur ūdenim. Tas attēlo kristību, kur tagad arī jūs glābjošā kristība. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet jūs Dievu vērst labas sirdsapziņas izlūkšanās, dibinoties uz Jēzus Kristus augšām celšanos. Tā kā viens sakot, redz, ir viena lieta, kas man apsūdz? Man apsūdz Dievs, man sirdsapziņa vai Sātans? Man apsūdz Dievs, man sirdsapziņa vai vēlns. Kas man apsūdz? Man jāsāk saprast šīs lietas. Ja es atzīstos, ja es neslēpjos, ja es esmu nāk pie Kristus soļa krēsla un atzīstos savās nepilnībās un grēkos un kaut kur sāmsoļos vai vēl kaut kā tam līdzīgi. Es vienkārši gribu būt uz ceļa, es nevēlos būt malā vai kā tam līdzīgi. Es negribu būt distancēts no Dieva. Es atzīstos, es nesu atbildību, es saku, ka es esmu vainīgs un es esmu sagrēkojis. Viņš man apžēlo. Un vēlreiz, ja jūs man saprast pareizi, kristietis nevar grēkot no sirds, tas nav iespējams. Tā nav spekulācija, jūs saprotat. Es te vienkārši pagrēžu, aiziešu, te paskatīšos porņuks un tā tālāk, tad atnākšu pie kunga, ziniet, es te, vai ne, un tā tālāk, un tā projām. Nebūs tādas lietas, nebūs. Es zinu, viena lieta, es nevēlos pieskarties dubļiem, es nevēlos pieskarties netīrībām, man nevajag šīs lietas. Es gribu turēt sev uz ceļa. Protams, ka nevienmēr varbūt tas izdodās kādos momentos, bet tomēr. Es domāju, ka mēs laika gaitā pietiekam pat īsā laikā, tomēr no rupjiem grēkiem varam atbrīvoties, no rupjiem grēkiem, varam. Tāpēc atstājuši Kristus mācības sākumu, 6. nodaļa, tāpēc atstājuši Kristus mācības sākumu. Nav ko pie tā sākuma iestrēt visu laiku, tā te pirmajā klasītē visu laiku un tik dzeram pienim, vai ne? Viņš saka, dosimies pretī pilnībā, Es saprotu, ka vajadzīgs ir draudzes, kur, teiksim, piena bārs ir atvērts un tur visu laiku tikai šito vien dārī, nav jau problēma. Es domāju, ka sevišķi jau dziļus, teiksim, atsakums tu neiedod, bet tomēr jāatstāja tie mācības sākumi, jo es gribu augt, es gribu iet tālāk, es gribu iedzināties Dievu lietās un saprast viņu un viņu raksturu un būtību un tā tālāk. Dosimies pretī pilnībai, kas ir Dievs, Nelikdam atkal pamatu ar atgriešanos no nedzīviem darbiem un ticību Dievam, tie ir uzskaitījums ar mācību par kristībām, roku uzlikšanu, miroņu augšām celšanos un mūžīgo tiesu. To mēs arī darīsim, ja Dievs to atļaus, viņš saka. Un tad ir lūk šī kritiskā vējas, šī skaudrā vējas, un tā ir diezgan asas, ja mēs skatāmies tikai tādā burtā, un tā pirmā izjūta, un tas pirmais uztvers, teiksim, moments mums liekas diezgan tāds, šokējošs, Jo ir neiespējami tos, kas reiz apgaismoti un paudījuši Dievu dāvanu un kļuvuši svētā gara dalībnieki. Ieklausties un paudījuši labo Dievu vārdu, tā ir rēma, Dievu pateiktais vārds ir labs, baudījuši labo Dievu vārdu un nākamās pasaules spēks un krituši atkal vest pie atgriešanās, jo ties jau Dieva dēls ir krustā un liek smieklā. Es esmu dzirdējis vienu lietu, ka uzreiz cilvēks saspringst tikai tāpēc ka vienmēr sakot, es esmu atkal sagrēkojis, un vienmēr sakot, man vispār vairs nespīd. Es esmu sagrēkojis un basta un caur tagad ar mani ir, Viņi tiešām saspringst. Varbūt, ka jūs nesaspringstiet, paldies Dievam, es gan gribētu, lai jūs saspringst, ne tā, bet atvieglojuši jūs atvieglojuši. Un krituši atkal vest pie atgriešanās, jo ties jau dēls ir krustā un liek smieklā. Jo zem, kas uzsūk uz bieži līstošo lietu, naudzies tādus derīgus tiem, kur dēļ tā arī tiek apstrādāts, saņem svētību no Dieva, bet kas ērkšķus un daļus saudzē, ir nederīgi un lāstam tās gals ir uguni. Skaudri 4 vai cik tie panti tādi ir, 1, 2, 3, 4, 5. Es saprotu, ka ir cilvēki, man liekas, es nezinu, vai viņi daudz vai maz, lasot Kenneth Hagin, liekas, ka, protams, tādi cilvēki atrodās un ir. Atceroties 90. gadu sākumās, kā bija liela uzrāviena, lielas atmodas, teiksim, vilnas bija un tā tālāk, un cilvēki burtiski pa 60 un pa 100 cilvēkiem ikdienas, bet katru svētdienu pieņem Jēzu, un tā tālāk konkrētā baznīcā un slāpes ir vienkārši milzīgs. Es tos cilvēkus kaut kā vairs neredzu, var jau būt, kā viņiem visi kārtībā, bet daudz vienkārši ir pazuduši kaut kur, nav viņi vairāk. Jo ir neiespējami tos, kas reiz apgaismot un baudījuši Dievu dāvanu un kļuvuši svētā gara dalībnieki. Viss ir nokompletēts, viss ir bijis un baudījuši labo Dievu vārdu un nākamās pasaules spēkus. Un krituši atkal vest pie atgriešanās, jo tie Dieva dēls ir krustā un liek smieklā. Es domāju, ka arī faktiski ir kas pa lietu, kad ir ar to vārdu, ka mēs jau teicām pagājuši reizi, ka faktiski Dieva vārds var būt uzrakstīts uz tavas sirds vai ierakstīts tavā sirdī. Kāds ir tas dziļums un cik lielā mērā tā ir noturība, tevī pašā, tavā būtībā kā tādā. Var uzrakstīt, bet var ierakstīt. Un ierakstīt vajag tad, ja tā augstni ir laba, kurā Dieva sēkla var iekrist un tur attiecīgi var vairoties un augt un palikt un iesakņoties. Bet ja mēs esam akmenājis, ja mēs esam tie, kā saka, tie ērkšķi un daļi, un tā tālāk, kas nomāc Dieva vārdu, un ka tā pasaules zūdīšanās un bagātība un tā ir mūsu aizvilkus kaut kur līdzi, un mēs esam aizmirsuši savas attiecības ar Dievu, tad, protams, mēs garīgi izdzisīsim. Bet man ir jautājums, vai šādiem cilvēkiem vairs vispār nespīd iespējas atgriezties? Es personīgi uzskatu, ka jā. Ka viņi var atgriezties, nav problēma. Tāpat ir Dieva žēlstība, ka viņi vēl joprojām ir fiziski dzīvi, būdam garīgi absolūti miroņi. Tā vēl ir Dieva žēlstība.
Ir tādi cilvēki, kas atstāja Dievu, atstāja patiešām. Viņi kaut kādā veidā, es zinu konkrēts tāds cilvēks, patiešām viņi spēcīgi pārdzīvojuši Dievu, viņi tur ir tiešām ritīgi pārdzīvojuši, ja. Un pēc tam ir ikdiena, un tā viņas ir aizrāvus un visas tās problēmas. Tas vārds un krituši atkal vest pie atgriešanās, te ir grieķu valodā ir atkrituši. Un atkrituši, tie, kas ir atkrituši, atkal vest pie atgriešanās, jo tiesa sev dēls sit krustā. Jo paklausies, ja tu savu glābēju piesit krustā, tu piesit viņa rokas, ja tas nozīmē to, ka viņa rokas neko nevar izdarīt tavā dzīvē. Tas nozīmē, to es piedauzīju viņa kājas, tas nozīmē to, ka viņš vairs nav staigājams tavs ceļš, jā. Tas nav tavs dzīves ceļš vairāk. Ja iedomājies, kādam tev ir jābūt cilvēkam, līdz cik lielā mērā tā sirds apcietinājumam jābūt ir tev, lai tu tā tēlē runāji, paņem tāmuru un naglas baigas skaudās, kā šitās mikrofons tikpat gars un rūsājums, ja. Tagad mauktu, ja, kā saka Jēzus un Kristum, tās rokas, kas tev ir svētījuši, tās kājas, kas ir likuši tev iepatiem pa tiem ceļiem, kurus viņš iet, ja. Iedomājies, kas noticis tajā cilvēkā, tā ir vesela krīze, ja, viņš vienkārši bliež Kristu krustā, ja. Tas nozīmē to, ka viņš piesit savu glābēju, nav vairs glābēju, cita upuru vairs nav cita vairs upuru. Tā ir sirds attieksme pret Dievu, saprotiet tēlēm runājot. Un iedomājies vēl skaudāk, ja, sit krustā un liekas smieklā. Es ir apņirdz, ja. Nu, jūs tur tā, es zinu tādu, es pat mācītājs tādu zinu, kam ir drausmīgs naids pret kristiešiem. Pret kristiešiem, ja. Es zinu tādu mācītāju, ja. Es nezinu, viņš tagad vēl ir dzīves. Es zinu vienu mācītāju, kas izdarīja pašnāvību tur mūsu rajonā. Un es saprotu, kāpēc tomēr ir iespējas, Dievs ir pacietīgs. Viņš ar cilvēku dzīves ir ļoti, ļoti dārgs viņa acīs, ja, un asins ceni samaksāt un viss šīs tā lietas, un tāpēc te ir rakstīts tā, jo zeme, kas uzsūk uz biežu līstošo lietu un audzēs stādus derīgs tiem, kur dēļ tā tiek apstrādāts, saņems svētību no Dieva. Es saprotu vienu lietu, ka mūsu sirds zeme, mūsu sirds augstni, jā, principā, ir tā, ka bieži mēs tiekam veldzēti ar šo svētā gara lietu, ar šo svētā gara, tā teikt, veldzi, ja, un, zinām veidā, tu atkal plaukst tavs tuksnes, atkal smaržo tavs tuksnes, ir, kā saka, atkal veldzēts, un Dievu, tu rakstīts, kad, tūlīt vienu momentiņu, kaut vai redziet tāpat līdzīgi, kad apustuļi, pirmajā korintiešiem, tie arī tāds teksts ir, vai ne, ka, vienā sakot, Pāvils saka tā, ja, es dēstīju, Apols aplaistīju, bet Dievs spēka augšanai. Tas nozīmē to, ka, atkal tev nevajag saspringt šajā jautājumā, ja Dievs ir tas, kas audzina pārmaiņas tavā dzīvē, notiek vienkārši procesi neatkarīgi no tevis. Tev nav jāpiepūš vaigus, lai augtu, tev tas nav vajadzīgs, ja. Un te ir rakstīts, ka šī sirds augsne, ja ko tad viņi tagad dara, ja Dievs veldzē, mēģina, kā saka, aizskat to sirdi, mēģina mīkstināt to sirdi, mēģināt viņu kaut kādā veidā, bet nē, viņš atražo ērkšķus un daļšus. Protams, mēs zinām, ja, kāda bija tā sirds, uz kuras uzaug, tā teikt, šie tie daļši un ērkšķi, ja tā teikt, un nomāc Dievu vārdu, ja. Jo Dieva vārds neuzbāžās, mīļie cilvēki, Dievs neuzbāžās nevienam, viņš tikai aicina. Viņš nav uzbāzīgs, aicinātājs nav uzbāzīgs, un tāpēc viņš ļauj cilvēkam izvēlēties pašam. Viņš mēģina kaut kādā veidā līdz tam cilvēkam aizklauvieties vai kaut kādā veidā viņu pārliecināt un tā tālāk. Un tad vēl pēdējā rakstu vieta attiecībā uz ebrejiem, tā ir arī viena tāda, kas atnes saspringumu šajā ziņā diezgan bieži vien. Te ir rakstīts neatstādam savu sapulci, un tagad es varētu knābāt tos, kas ir atstājuši sapulces. Tā stāv rakstīts 10. nodaļa, turpat ebrejiem, 25. pāns. Neatstādam savu sapulci. Aizlūksim par šiem te, kas te atstāja sapulci, nav uzticīgi sapulcēm, jā. Kurus vilina pasaules, šitie te neusticīgie un tā tālāk, jā, Dievs viņus sodīs. Jā. Neatstādam savu sapulci, kā daži paraduši, tikai daži, paldies Dievam, bet citu paskupinādam un jau vairāk redzot tuvamies to Dievu. Jo ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas ieklausties tīši grēkojam, tīši grēkojam, es saku vēlreiz, kristietis nevar grēkot no sirds, nav iespējams. Tīši grēkojam, tad neatliek vairs upurs par grēkiem. Nesaspringstiet jau šajā ziņā, tīši grēkot, tas nozīmē sariept, es speciāli grēkoju, ja? Es speciāli pārstāvu nāvas intereses, jo grēka alga nav, un tā tālāk, ja es esmu partums un visu, ja? Es tīši to tādu, lai patiski ņirgātos par tevi un tā, ja? Un ziniet, kaut vai, teiksim, šis pats ebrejs Kārlis Marks, ja, kas savā laikā, principā, kaut kādā veidā bija, viņam radās naids pret kristiešiem, kad viņa tēvu centās, kā saka, Vācijā pārliecināt un konvertēties kristietībā. Un kad viņš redzēja, ka tēvs mājās ādījās, viņam radās naids. Radās pret kristietību un tā. Pat Marks būtams sacerēja odas sātanam, ja. Un radījās tas zinātniskais komunisms un nezinu, kas tur vēl, ja. Šausmas vienkārši cilvēki pārvēršās par priesmaņiem, ja. Viņš bija ebrejs, kas ienīda ebrejus, ja.
Un tad rakstīs tā, ja tiem cilvēkiem, kas pēc patiesības atziņas saņemšanas, viņi tomēr ir patiesības atziņas iegūši. Ja tīši grēko, tad neatliek vairs upurs par grēkiem. Cita nav, ir tikai viens. Tas nozīmē to, ka tu, teiksim, nepieņem Jēzus Kristu kā glābēju. Tev tur varbūt tu sāc noplīst, varbūt citās reliģijas sistēmās, vēl kaut kā tam līdzīgi. Tev kaut kādā veidā nav gana. Ja tu sāc, ja ir arī cilvēki, es zinu cilvēki, kas aiziet citos, teiksim, aiziet pie Jehovas lieciniekiem un tā tālāk, būtam luterāņi, ja, un visādi šitādi momenti. Ja. Un te ir rakstīts tā, pēc gan briesmīgi tiesas gaidīšana un uguns karstums, kas aprīs pretiniekus, kas pārkāps Mūzes bauslību. Redziet, mīļie cilvēki, šie cilvēki, kas speciāli tīši grēko, viņi faktiski vairs nav zem Dieva žēlstības, viņi ir zem Mūzes bauslības. Viņi ir zem likuma kategoriskām nostādnēm un tā tālāk. Nu, ja tev likums var glābt, izpild viņu, ja, tad viņš tev glābs, tas nav iespējams. Ja. Kas pārkāps Mūzes bauslību, tas mirst bez žēlošanas. Ja. Bet mēs zinām, ka Dievs ir žēlstības pilns Dievs un Dievs, kas apžēlo. Tagad te ir runa par citu kategoriju cilvēkiem, kas garīgi ir izzisuši, viņi kļūši garīgi miroņi, visi viņam nav attiecības ar kungu, ja viņi to ir pazaudējuši, un līdz ar to Lukas paliek. Ja. Tīši grēkojumi, te faktiski, ziniet, tas ir interesanti, bet grieķu tekstā vārds tīši nozīmē ar prieku un labprāt. Ja. Restīvi, ja mēs pēc patiesības atziņas saņemam un ar prieku un labprāt grēkojam, tad neatliek vairs upurs par grēkiem. Nu, nebūs viņš ielicis tev nāvas tendences, viņš nebūs tev ielicis interesi par nāvu un faktiski grēkot nāvas virzienā, ja tas nav iespējams. Ja. Kas pārkāps Mūzes bauslību, tas mirst bez žēlošanas 2 vai 3 lieciniekiem liecinot. Cik gan smagāku sodu jūs domājat pelnīs tas, kas Dieva dēlu minis kājām un derības asins, ar ko viņš svētīts, turēs par nesvētām un žēlastības gādu, jeb svēto gādu nievājas. Smags pants, ļoti smags pants, bet reiz tas attiecās atkal uz šiem te cilvēkiem, kurus sirds kļūst ļauni, ja, kas faktiski, un ziniet, kādam jābūt cilvēkam, Dieva dēlu minis kājām. Iedomājies, Dieva dēls ir tik pazemīgs, viņš ir pati pazemība, tāpēc viņš var būt mūsu dzīves pamats, vai ne? Bet viņš ir pati pazemība. Bet tad, ja labi, es stāvu bijībā, cieņā, man nav viņš aicina būt pazemīgam un tā tālāk. Mēs esam tā teikt uz viena, kā sakam, viena plaukti, tā var izteikties, ja viena līmeņa cilvēki tādā veidā savā pazemībā mums tādiem ir jābūt, viņš ir pati pazemība. Bet es domāju, kādam jābūt bezdieviem, kādam jābūt ciniķiem, ka tu vienkārši mīni ar kājām, ja? Vienkārši mīni ar kājām. Teiksim, tur Ukrainā vai ko tam līdzīgi, tur atkal vakardien tika apšaut ļoti daudz cilvēku, aizgāja atkal bojā vēl vakarā, tur bija tāds apšaut un tā tālāk, bet viņi stāst arī, tas naids, tas dzīvnieciskais naids, viņš pat mironim tā te šķēri augšā vēdari, ja, un tur atsārā, ja, viņš vienkārši ir debils, ja. Kaut ko tik briesmīgi var izdarīt, bet vienalga dēlu mīt kāju, tas ir mīt viņa sirdi, mīt viņa labos nodomus, viņa mīlestību samīt, ja. Viņa ticības spēku, no kā tev vajadzētu, tu vienkārši savus netīrās kājas pa viņu mīni, ja. Un tad ir rakstīts par tām asinīm. Un derības asins, ar kurām viņš ir svētīts, turēs par nesvētām žēlstības gādu nievājas. Es domāju tā, es nezinu, tā, kad es redzu kādreiz asins uz ceļu vai uz ietas, vai kā tam līdzīgi kaut kur laikam ir bijusi villošanās vakarā, vai kā, mēs nezinu, automātais spēju apē riņķies, nevar uzkāpt uz viņām, vienalga kāds tās asins arī nebūtu. Ja. Kaut kā tā. Mīt asins, ja tas ir visdārgākais izcenojums par katru no mums asins cēni, ja. Tā ir, Dievs ir atdevis savu Jēzu Kristu asins un vispārējais, un šitas te viss tiek apņemts, ja. Nu, ja tā, un žēlstības gādu nievājas, jūs jau zināt par Dievu gādu, ja kā tur ir attiecīgi. Es domāju, ka tā ir tāda sirds nostādne, ja, un es domāju, ka tas neatiecās uz normāliem kristiešiem, kuriem ir kaut kādas nepilnības, viņiem nav jāadresē sev šī dramatisks teksts, kas, godīgi sakot, viņiem atkal atceras, ja, kad žēlstības gādas nonievājas, varbūt es esmu mīnis Dievu dēlu, tur asinīm, es taču esmu sagrēkojis, ja, te ir rakstīts, ka tīši grēkā neatliek vairs upurs par grēkiem, šausmas, kur man tagad skriet, ko man tagad darīt, ja. Jo mēs pazīstam to, kas ir sacīts, man pieder atriepšana, es atmaksāšu, ja viņš mums neatriep, viņš mūs glāb. Glāb no mūsu visas dzīves nepilnībām, ja? Viņš paņems mūsu nepilnīgās dzīves un lēni faktiski glābšanas procesi visu laiku nepārtraukt, ja? Sopa soli, visu laiku mēs tiekam no kaut kā glābt viņa darbības rezultātā, ja? Man pieder atriepšana, es atmaksāšu, un atkal tas kungs tiesās savu tautu, ja? Un briesmīgi, tie ir atkal tāds drausmīgs teksts, briesmīgi Kristus dzīvā Dieva rokās. Es domāju, viena lieta, mums ir drošība tajā ziņā, ka mēs esam pie Dieva sirds. Jūs atcerieties, augstiem priesteriem bija 12 dārgakmeņi, katrs mēs esam dārgs. Tās bija 12 Izraels cilts. Tas bija pie Dieva sirds, tie bija dārgi, zelta rāmītī, katrs bija iekšā tas akmens. Un atbilstoši, mēs esam pie Dieva sirds. Es domāju, Dieva rokas, ja nevis Dieva sirdī, bet briesmīgi Kristus Dieva rokās. Tad es saprotu vienu lietu, ka tāda netīrība viņam nav vajadzīga. Es domāju, tādā brīdī, ka viņš krīt Dieva rokās, tās Dieva rokas pašķirās, jo man nevajag šito pretiklību, un tas iet uz leju, ja. Tas iet uz leju, viņš nesaķer šīs lietas, jā. Viņa rokas vairs neglāb, jā. Viņas ir nomīdīts, jā. Cinisms ir bijis un tā tālāk.
Es nedomāju, ka šeit sēž cilvēki, ja, kuri atbilst šim te tekstam. Nav tā te, ja, nav visu nāmē, nesiet droši. Jā, mēs katrs te sagrēkojam, katrs, ja. Var jau būt, ka mēs faktiski būtu, labi, lai paliek. Lai paliek. Tas tās viens teksts, viņš tā teikt, ieviest skaidrības un korekcijas, ja, bet. Un godīgi sakot, es esmu pārsteigts, ka kristieši, kas gadiem ir draudzē un būtībā viņi miroņi, viņi nav glābti. Es esmu pārsteigts, bet man tas tiešām šokē, ja. Kā viņi mācīja pratuši pat uzvesties kristīgi, saproties, un tāpat laikā, tad, kad viņi saskarās nopietnām problēmām, visas žults nāk ārā, ja. Visa būtība vienkārši atverās, ja. Tur nav ne pacietība, ne pazemība, ne gudrība, ne mīlestība, nekas tur vairs nav, ja. Tur vienkārši nāk ārā pati Indija. Indīgs tas labā un ļauna atzīšanas koks. Indīgs, jā, labais arī indīgs, jā, jo tas atnes nāvu. Tur ēdienas dārzā. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu mūs māc, ka Tu mūs apskaidro, Tēvs. Mums te visiem ir vajadzīgi, Dievs, kungs, Tavu mācību no debesīm. Es mūsu svētais rabī, Dievs, esi Tu mūsu rabūni, Dievs, esi Tu. Dievs, māc mums dzīvot, Dievs, māc mums dzīvot. Mēs esam mācekļi, Tēvs, un mēs piekrītam tam. Mēs skolojamies, Dievs, kungs, un tur, Dievs, kungs, izlaiduma eksāmeni nepastāv. Paldies Tev, Jēzus, paldies Tev, kungs. Paldies, ka Tu māc mūsu gudrībā, ka Tu māc mūsu dziļumā, Dievs, kungs. Un ka patiešām tā ir gudrība, kas nāk no augšienes un tā apdāvina mūsu, tās ir vērtības, Tēvs, ko mēs saņemam, lai mūsu dzīves būtu bagātināts un apmierināts, Tēvs, ar ko Tu dod. Ko Tu dod, Dievs? Jēzus Kristus vārdā un svētā gara spēkā. Kungs, es lūdzu, lai cilvēkos ir Tavs karaliskais miers, lai cilvēkos ir Tava karaliskā brīvība, Dievs, lai cilvēkos ir Tava karaliskā ticība, Dievs, kungs, lai cilvēkos ir Tava karaliskā mīlestība, Dievs, un Tava karaliskā gudrība dzīvot un rīkoties Jēzus vārdā. Amen. Kad rudens vēji lapas nes, kad ziemas sals kāds ir visās, kad vasarā bez ēnas mēs, un pavasarī, kad viss labš, kad rudens vēji lapas nes, kad ziemas sals kāds ir visās, kad vasarā bez ēnas mēs, un pavasarī, kad viss labš, Tev vajag mājas, kur atgriezties, Tev vajag sapnī, kur paslēpties, Tev vajag kādu, kurš vienmēr mīl un piedod visu, kas nožēlots. Kad acis sāpēs asarom, kad prāts kā laktā kalējam, kad sirds kā putnī būrītī, un dūres ciešos kā molos, kad acis sāpēs asaro, kad prāts kā laktā kalējam, kad sirds kā putnī būrītī, un dūres ciešos kā molos, Tev vajag mājas, kur atgriezties, Tev vajag sapni, kur paslēpties, Tev vajag kādu, kurš vienmēr mīl, un brāļus māsas, ko mīlēt Tev. Ja jūties vientuļš, tu un viens, it visiem vienaldzīgs un lieks, tad Jēzus atbildē ir Tev. Nāc, mīļais, mājās atgriezies, ja jūties vientuļš, tu un viens, it visiem vienaldzīgs un lieks, tad Jēzus atbildē ir Tev. Nāc, mīļais, mājās atgriezies, Tev vajag mājas, kur atgriezties, Tev vajag sapni, kur paslēpties, Tev vajag kādu, kurš vienmēr mīl un piedod visu, kas nožēlots. Tev vajag mājas, kur atgriezties, Tev vajag sapni, kur paslēpties, Tev vajag kādu, kurš vienmēr mīl, un brāļus māsas,
ko mīlēt tev. Tev vajag mājas, kur atgriezties, tev vajag sapni, kur paslēpties, tev vajag kādu, kurš vienmēr mīl, un brāļus māsas, ko mīlēt tev. Tā doma, kas man aprāvās, ir turpinām ļoti vienkārši. Ja tev vajag brāļus un māsas, nāc ģimenē. Jo Jēzus, es nezinu, man gan liekas, ka tas ir teoloģiski pareizi, bet es teiktu, ka jaunās derības stāsts ir stāsts par to, kā Dievs izprecina savu dēlu. Un tas izvijās cauri. Tātad Dievs meklē savam dēlam Jēzum līgavu, lai pēc tam visus savākt atpakaļ mājās, un debesīs būtu brīnišķīga ģimene. Bet kamēr tu vēl neesi debesīs, tu vari nākt un pievienoties, un ja tu sēdi aiz ekrāna, un tu esi viens, jūties vientuļš, bet tu jūti, ka tev vajag mājas, kur atgriezties. Tad vienkārši atdod savu dzīvi Jēzum. Lūdzu, un tu saņemsi. Te jau visi droši vien ir ļoti, kā Jūris saka, ļoti glābti. Ja gadījumā tomēr es jūs nepazīstu visus, un kāds arī šeit jūt, ka, nezinu, kā tur ir. Vai es esmu mājās, vai es būšu mājās, ja sabruks šī ēka, tad nāc priekšā un tu vari iegūt to